Čau! Zinu, ko es šodien sapratu. Vadīju nodarbību vecākiem. Mans mērķis šajā reizē bija kā parūpēties par sevi. Jo mūsu prāts nespēs izdarīt neko, kamēr mēs nebūsim sakārtojuši sevi. Un interesanti bija tā galvenā atziņa, ka izrādās rūpes par sevi, ka tā nav par vainas sajūtu. Ka rūpes par sevi, tas ir punkts numur 1, lai es varētu parūpēties par savu bērnu. Un man ir milzīgs prieks par tiem vecākiem, kas man sadzirdēja. Jo kaut kā esam mēs tā audzināti, no kurienes tas nāk. Nu ir šis te mums iekšā, ka ir jārūpējas par visiem citiem, bet sevi jānoliek otrajā vietā. Nē, tā tas nestrādā. Bet to nevarēs saprast tas cilvēks, kas nav izgājis tam cauri, kas nav to pieņēmis, jo es pati atceros, cik ļoti es tam pretojos, cik ļoti man likās, kad man tam nav laika, man taču ir jādara tas un tas, bet izrādās, ka tad, kad es parūpējos par sevi, sakārtoju savu mentālo, fizisko, garīgo veselību, izrādās, es varu izdarīt daudz vairāk citās jomās. Izrādās, es daudz mierīgāk, daudz ko uztveru. Līdz ar to es varu palīdzēt saviem bērniem, saviem mīļajiem, saviem klientiem, un tas nestrādā citādāk. Tikai caur sevis sakārtošanu es varu dot tālāk. Un es to pateikšu godīgi. Es atlieku kaut ko, un tas nav egoistiski. Egoistiski ir nerūpēties par sevi un caur savu nogurumu dot to tālāk. Jo tas ir tas, ko uztver caur spoguļu neironiem, ne kreisajā pusē viņiem. Uztver cilvēki tev apkārt. Tavi bērni, viņi vienkārši tev jūt. Un tas nav nekāds, ir zinātne. Un ja tu gribi, lai tavi bērni uzsūta tavu nogurumu, tavas skumjas, tavu pārgurumu, turpini to, ko tu dari. Bet ja tu gribi, lai viņi dzīvo citādāk, tad izbeidz un sāc rūpēties par sevi, piedod. Bet tā tas ir. Atraksties no manis, ja tev šis likās par skarbu, pieraksties pie manis uz sesiju, ja tu esi gatava sākt darīt.